Jāņa Rozes grāmatnīca piedāvā. Divas jaunas Jāņa Rozes apgāde grāmatas ceļojumu un piedzīvojumu meklētājiem. Izraēļu rakstnieka Edgara Kereta stāstu krājums autobusu šofers, kurš gribēja būt dievs, caurvīja ironiju un satīra. Īsie un spraigie stāsti ir kā momentu uzņēmumi, kas izgaismo būtiskus dzīves mirkļus. Notikumi, kas atgadās stāstu personāžu dzīvēs, ir absurdi un dīvaini. Vēja Rozes sērijā izdots izcilā vācu komiķa Hapes Kerkelinga ceļojuma apraksts Kādu laiku būšu prom, kurā atspoguļots viņa svētceļojums pa Svētā Jēkaba ceļu. Vērojumi un spriedumi par svētceļojumā redzēto un piedzīvoto ir humora pilni un pašironiski. Grāmata ir iedvesmojoša ceļojuma dienas grāmata ar veselīgu humora devu. Martā Jāņa Rozes grāmatnīcā norisinās akcija Izkrāso pavasari. Pērkot divus jebkurus firmas Lira vai Giotto flomasteru krāsaino zīmuļu vai krītiņu komplektus, dāvanā saņem krāsojamo ceļoļu grāmatu. Izkrāsojiet pavasari kopā ar Jāņa Rozes grāmatnīcu!